Tātad labu vakaru visiem, puiši meitenes, atkal video būs atkal par nekaunīgām sievietēm. Par nekaunīgām sievietēm, kā lai pasakiem par bezkaunīgām, pat patiesībā varētu teikt tā, nezinu, nekaunīgas vai bezkaunīgas. Eva Mence seko Jēzum, jeb Allana Parjanca banda, kā es tagad nosauktu, ja. Tātad man ir jau tik daudz visādi video par Evu Menci un par to visu kompāniju, kas tur ir, tur terasēs, ne terasēs, kur viņi tur sēž. Un šodien atkal šķirstīju tur kaut ko YouTubiņā te Teksasā sēžot un jaunu tēmu atkal gatavoju un pēkšņi hops, atkal Evas Mences šitas te, un kas man uzpeldēja pirms kāda, nezinu, nepilna mēneša, viņa laikam kaut kādās dieva mājas, vai kur viņa bijusi ir ar kaut kādu mācību, kur viņa fonā stāv, tā kā pie tāfeles, kanceles, sauksim uz, nezinu, uz paaugstinājumu vai kur, un aiz muguras tāda kā balta tāfele rakstīts, laikam, gars, dvēsele, miesa, kaut ko tādu, ja. Un šodien es tik tā īpaši iedziļinājos, un ko es ieraudzīju? Es ieraudzīju ļoti bezkaunīgu sievieti, jo es tikko vēl arī paņēmu mani uz Ameriku līdz jaunā derība, es te pašķirstīju, tikko jaunu skatos dažas rakstvietas uz ātro, kuri teikts, ka sievietēm, nu man visvairāk sēž prātā krieviskais tas viens, kad ženšķina должна быть, nu, celomudраja, ja, celomudраja. Vot nevaru šobrīd pārtulkot uz latviešu, bet, nu, kā lai pasaka, nu, sievietei ir jābūt, viņai ir jābūt gudrai, viņa nevar būt Kristu un stulba, saprotiet, stulba. Un kāpēc es saku stulba? Nu, vat pastieties stulbas sievietes, kā viņas, nu, dzīvo, un tai skaitā dzīves sastāvdaļa ir apģērbs. Jo, kā es teicu, Eva Mence tur stāv, es tagad tik iedziļinājos tajā visā, kaut kādā žaketītē ir vaļā, ja, žaketītē ir vaļā. Un tālāk, labi, bišķiņ, piedodiet, atkāpšos. Es gribu, lai jūs man domāju, sekojiet līdzi, lai nav tā, ka jūs teiksiet, oi, tu tur atkal kādu kritizē vai ko. Mīļie cilvēki, viss ir Bībeles gaismā, ja? Jo mums ir jāsaprot Bībeles, jeb evaņģēlija šis, kā es saku, smeķis, šis garša, ja, šis, saprotiet, par ko ir runa, ja? Mums ir jālasa visa Bībele kopā kontekstā, un izlasot visu Bībeli, tad mēs saprotam, tur Dievs runāja par sievieti, tur Salamana pamācībās, tajā vēstulē, tajā, un tagad saliekam kopā bildi, ja, ka sievietei jābūt ir tur, krieviski celomudrai, vot žēl, ka es tur neesmu tagad piefiksējis latviski. Man daudz krievu videos klausījies, esmu par ģimeni, par sievietēm. Un atgriežamies pie tā, kad viss sākās ar vienu lietu. Ja, piemēram, nezinu, sieviete iet kādā draudzē, ja sieviete iet kādā draudzē vai uz kādu draudzi, un tajā draudzē, kā es saku, piemēram, kuriem es tur esmu pārmetis par to ģērbšanos, Jencītim, pie Jencīša tur plikām pakaļām staigāja viņa sieva, un kas tur vienu brīdi bija, un plikiem pupiem pa skatuvi lēkāja slavētājas, tur saucamās, kā saka, uzbudinātājas, džeku uzbudinātājas, ne slavētājas, teiksim tā, jo lielākais, ko viņas spēja plikām krūtīm izdarīt, uzbudināt zālē stāvošos džekus, vai ne? Tāds ir Jencīša kantoris, bet labi, un līdz ar to, ja viss sākās ar ganu, ja, piemēram, kā es teicu, River Rīga, man ir rakstīts izvirtulis, un man liekas, pus Latvija Jelgavas vasaras svētkos, paskatieties uz sievietēm vai meitenēm, ja? Lai jūs saprastu, kas šī vieta ir, vai tā ir draudze, jo, skatieties, nu kā Bībele saka, Dievs uz zemes ticīgos savedis kopā, lai tie būtu kas, kā šķīsta līgava Kristum. Vīrieši un sievietes, bet ar vienu vārdu līgava. Šķīsta. Nu, ja mēs šeit uz šīs zemes sanākam kopā telpā nešķīsti ģērbti, nedievišķi, nedievbijīgi,
jeb pretēji visi ģērbjās kā? Nu kā Latvijā ģērbjās, jeb pasaulē? Kur tu paņem to visu? No pasaules, tu iedvesmojies, tu taču neieeji tagad bībelē tā, aizver visus fashion ciet, visu to ciet, neskaties uz savām darba biedrenēm, kaimiņienēm, ne uz ko radiem draugiem, un tā aizver acis, saki tā aizvaļā bībeli, Dievs, nu tagad kādā maisā man šodien ietērpties, ja? Tātad kubas cukurmais, izgriežu caurumus un eju, ja? Un baigi foršais apģērbs, vai ne? Nē, takšu, ko dara visi? Skatās uz pasauli. Veikali, kurus tu pērcies, tie ir pasaulēji. Sātanam modi diktē un rada Sātans un pasaule. Līdz ar to visa sākums ir viena ticīga dāma, ieiet veikalā un nopērk Sātana modi, Sātana stilu, Sātana fasonu, ko ir noskatījusies. Un tad tagad varam teikt, tādā žurnālā, tur darbā, tur internetā, tur saitā, tur šitajos internetu veikalos. Tad jautājums, no kurienes tu paņēmi apģērba stilu, modeli un to garšu, ja? Jo, ja Dievs saka, ka tev ir jābūt piesaktai no augšas līdz apakšai, lai nevienu tu ar savu izskatu nepiesaistītu uzmanību, ja? Jo atkal draudzēs nav bijusi mācība, ka veči mēs esam mednieki. Kāpēc tad Jēzus vai rakstos teikts, kad neiekāro sievieti ar acīm, nocērt roku, izdur aci? Nu tad kur ir tas viss, te mēs arī redzam, vajag studēt rakstus un vai kādiem, kā es teicu, šitiem pie kanceles stāvošajiem visiem baleliņiem, kas tikai grib no tevis izkačāt naudu, nevienam nekādas svētas mācības nav. Jo saprotiet, jo visi Latvijas mācītāji pārsvarā pa lielam grib tavu naudu, pie pakaļas viņam ir tava dzīve, tava dvēsele, tavas visas lietas, ja ieskatītos godīgi un redzētu ar kaut kādu dieva rengenu viņos. Mīļie cilvēki, jūs puse no tām vietām, kur ejiet, aizbēgtu, jo jūs ieraudzītu, ja varētu pieslēgt šito Sātana, ko drauda Antikrists pieslēgs smadzenes tur pie kompja visiem, ja? Ja varētu ieraudzīt, tad tu ieraudzītu, teiktu, klausies, veci, es te stāvu priekšā, pie draudzē nāku slavēju vai vēl kas, ja? Un tad tu redzētu, cik tevi ar acīm tur iekaro, izvaro, grib tevi un, kā es saku, ieiet tevi. Ja jūs redzētu šos garīgos visus procesus, ko nevaram redzēt, bet ko Dievs redz, tās būtu šausmas zēni un meitenes. Un es to saku tāpēc, ka es pats 90. gados, kad blondā meitene tulkoja manu amerikāņu psihopātu harizmātu, es taču arī mieloju acis gan uz savu to tulku, bija bustī girl, kā saka, ja? Un pārējie visi, kas draudzēs bija kaut kur bišķi mazāk piesegušās, taču vīrieši, mēs esam mednieki, mēs esam kritušie vēl ādami, atcerieties to, ja? Nu, saprotiet, mēs taču kā veči neskatāmies, teiksim, iedomājies, iet sieviete paranžā, un es tā, vecīt, paranģa, bāc, mani melnais audums uzbudina. Nē, paies garām viena blondā grēciniece īsos, kas teica, Jensīša sieva bija viens konkrēts piemērs. Gadu apakaļ gāju uz skatavus, paņēmu puķis, un es visiem kā piemēru saku, es gandrīz vairs redzēju tur tās viņas apenītes, kādā krāsā viņa ir. Tik īsos miņukos viņa kāpa pa trepītēm augšā. Un te tev, Jensītis, mācītājs vīrs, ja? Āzis, kā es saku, āzis, kazjol krieviski. Nu, Dievs atšķir šito kazļaķinu no avīm nost, nu raksti par to brīdina. Lūk. Un tāpēc cepamies par to, ka sievietes neviens nemāca, viņas neko nesaprot, visi arī vīrieši, pastieties, ieplēstās džinsas, iegrieztās, nodriskātās, nobružātās. Visi skatās modi, frizūras, tetovējumus, sauc, ko gribi. No kurienes tas ir ticīgo vidū ienācis? No pasaules. Un, mīļie cilvēki, vai Dievs nav teicis, ja kāds mīl pasauli un tās lietas, un tās pasaules lietas, un pasaules kārtību, un sistēmu, un vērtības, un visu to, tad tās ir Dieva ienaidnieks. Tāpēc šobrīd draudzēs. Un kāpēc tas viss notiek ar parastiem mirstīgiem, kas nāk uz draudzi? Tāpēc, ka nefiltrē tie, kas stāv pie kanceles. Jo lielākais vairums, kā tagad ir teikts, laiku beigas un laiku beigās vilki. Jūs saprotiet, parādiet, kur pariancam ir 10 svētdienas vai sestdienas, kā viņš tur sanāk. Pēc kārtas ir svētums, grēks, nāve, svēta dzīve. Kur ir šis viss? Un ja par šo visu nesludina un nerunā, tie cilvēki tajā konfesijā tā nedzīvo,
Un viņi visi iet pa trubu lejā. Bet viņam ir šīs skaistās runas, lai visticamāk beigās, vai kad viņš to naudu tur no visiem, kā saka, spiež ārā, lai atkal varētu, kā saka, izspiest, jo tā ir tāda neredzama naudas izspiešana, ko jūs galīgi nesaprotiet neviens. Labi, 10 minūtes pagāja video finišu tulīt. Nu, lūk, un tāpēc... Eva Mence, nu zēni, redziet, cik smaga tēma gara, tā kā centīšos turpināt tālāk, bet es jūs jau uzsildīju, kāda ir pretenzija, jo Eva Mence bija gaišās, uzstilpētās, kaut kādās tādās biksēs, kur es atkal, kā es saku, es viņas kūsas jau redzēju, kādā krāsā ir jau redzēju viņas, kā saka, trīstūrīti visu šito izkopto, izfrizēto, ja? Mīļie cilvēki, nu nav jābūt lielam muļķim, 55-gadīgs vecis, redz cauri kā rengenām visam, es parādi man tikai dābu, un es tev tulīt visu izstāstīšu, krūšu izmēru un kūsu krāsu, nu, visu es zinu un redzu, un ja es tāds esmu, tad krituši ādami ir visi pārējie arī, piedodiet, jūs neesiet nākuši no citurienes, bet kā no kritušajiem ādamiem, neliekuļojiet, kad ar jums tā nav, kā es tikko stāstīju. Tāpēc Eva Mence bija tādās uztilpētās biksēs, un viņas figūra, kāpēc man uz viņas tuklajām, ciskām, ļeškām kājām bija jāskatās. Es to turpināšu nākošo. Tad paliekam pie tā, kad kāpēc man ir jāskatās uz viņas šo tuklo uztilpēto miesu, ko viņa demonstratīvi rāda tajā vietā, jo visi mēs esam spiesti, kas sēdēja tajā viņas lekcijas, vai kas tas bija Dieva mājas, kur Rīga, nezinu, kurā pilsētā. Kāpēc bija visiem jānoskatās uz viņas šo miesu? Kāpēc, ja? Nebija tāda miesa jāiznes, jāizrāda, un tā ir bezdievība, un tā nav svēta šķīsta sieviete. Un atkal jāsaka, viņa nepazīst Jēzu. Ja viņa būtu bikla, dievbīga, tiešām reāli dievbīga, kura varētu mācīt tur tālāk jaunatnē vai kam bērniem piemēru, nē, šī sieviete ir ļoti nekaunīga, bezdievīga, nekaunīga sieviete, ja viņa varēja atļauties šādi iznākt ārā publiski un kaut ko vēl nosaukties par kristietību. Nu, Kristus tur galīgi blakām zēni un meitenes nestāv un nav stāvējis un nestāvēs šādiem nepiedienīgi ģērbtiem cilvēkiem, teiksim tā.